Mēs aizlūksim pa tevi tagad, tu esi savās mājās, visticamāk, un tu skaties mūsu. Un paldies, ka tu to dari. Mēs vienkārši lūdzam tagad par tavu dzīvi, par tavu situāciju, par tavu telpu, kurā tu atrodies, neatkarīgi no tavas reliģiskās piederības. Varbūt tu vispār par Dievu neko nezini, tu netīšām esi uzskrūlējis dievkalpojumu. Tagad esi svētīts, tagad es atbrīvoju tavā vietā Dievu klātbūtni. Tagad šī vietā, kurā tu atrodies, es saku debesu klātbūtni. Tagad tajā vietā es saku brīvību. Tagad tajā vietā es saku dzīvību. Tagad tajā vietā es saku uzvaru. Jēzus uzvaru. Tagad tajā vietā es saku eņģeļus. Es atbrīvoju eņģeļus tavā telpā. Jēzus vārdā. Un tagad tajā vietā es saku, ka tā ir dzīvība. Un tu esi svarīgs, un tu esi novērtēts, un tu esi mīlēts, un tu esi dziedināts. Tagad tajā telpā, kurā tu atrodies, ir dzīvība un augšām celšanās. Un tas ir tas brīdis, kurā apstājās tumsa. Tas ir tas brīdis, kurā apstājās nosodījums. Tas ir tas brīdis, kurā apstājās meli. Tas ir tas brīdis, kurā apstājās šī sāncensība, šī nepilnvērtība Jēzus vārdā. Tas ir nepilnvērtība, jo es gribu izpatikt, nepilnvērtība, jo es gribu izdarīties. Bet tā ir tas brīdis, kas tev saka, tu esi pieņemts, tu esi mīlēts, tu esi mīlēt, tu esi saprast, un tas ir Dieva prāts. Cilvēkam nesaprotams, bet Dievam raksturs, labestība, labklājība un veselība. Es tagad atbrīvoju tavā ķermenī dziedināšanas spēku. Es atbrīvoju tavā ķermenī dziedināšanas spēku. Lai tu viņu izjūti, lai tu sajūti klātbūtni, lai tu sajūti pieskārienu. Tāpat arī šī telpā, kurā mēs atrodamies, saku veselību. Par visiem mums 100% veselību. Un nav nekādu radu rakstu lāstu. Nav nekādas pusdarbības. Jēzus ir pabeidzis darbu krustā, un viņš ir augšām cēlies, lai mēs dzīvotu pilnvērtīgi, pilnībā, un mēs esam vērsti viņā, un viņš ir vērsts mūsos, un mēs esam ielikti viņā, un visi mēs kalpojam, visa pasaule, viss kosmos, visu uzbūvi kalpo Jēzum Kristum. Tieši tā, tieši tik precīzi, tas ir tieši tik konkrēti, tieši tik saprotami. Viņš ir kungs, viņš ir uzvarētājs. Un viņam pieder dzīvība, Jēzus vārdā, un tā dzīvība ir arī tavā dzīvē. Halleluja! Halleluja! Nebaidies pieņemt jauns izaicinājums savā dzīvē. Sāc kustēties kopā ar Jēzu. Labi, paldies Tev, Tēvs, un es pateicos Tev arī tagad. Es pateicos arī, kad mums nav jāgaida nekādu pēdējo laiku šī kontekstā, un mēs vienkārši esam iekļauti Tavu žēlastību. Es saku Tev čau, paldies, ka Tu esi bijis mums kopā, un tiekamies nākamā sestdiena, lai Tevi svētītu nedēļu. Ar tā.